Manas avis dzird manu balsi. Es tās pazīstu, un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neiet bojā, un neviens tās nevar izraut no manas rokas. Tā ir teikts Jāņa evaņģēlijā 10. pantā no 27 līdz 28. Esmu paveikusi pīšanu ar katru zariņu. Palicis ir stumbrs. Un tad es parādīšu, kā mēs šo stumbru pinam. Visi diedziņi ir saņemti ciet no mazajiem zariņiem un pinam pašu stumbru. Tie mazie diedziņi, kas ir īsāki, vienkārši nogriež nost, lai netraucē. Paņemsim tā, kā man diegs iet jau uz beigām, tad paņemsim garāku diegu, lai var turpināt tālāk šo darbiņu. Un mēs uzsienam pa virsu, uzspinam pa virsu. Es ņemšu 4 kārtas, lai ir biezāks un ātrāk var to stumbru tad pabeigt. 4 kārtas diega. Ja? 4, ja? Un tad uzlikšu augstāk, lai jums labāk redzās. Un tad atrunu vidusdaļu tam visam. Un liekam pa virsu pīt. Pirmo es noteikti sasiešu, lai man viņš nejūk un nezūd. Un tad pinam pa virsu šitiem diedziņiem, kas mums jau ir. Un pēc tam mēs viņus nogriezīsim nost. Ja? Visu lieko. Pagaidām, lai viņi stāv. Jā.
šitie ir īsi palikuši, jā. Grūti tādiem īsiem pīt. Un tad mēs ņemam un vienkārši viņus nolikvidējam. Nogriežam nost. Tā kā matus. Frizētā. Bez žēlastības. Jā. Tagad mēs pīsim apkārt. Tālāk. Grieztā pīnīte vēl joprojām mums iet viscaur. Grieztā pīnīte. Nu, redziet, un tik vienkārši nogriež un viss. Mezglošana vairāk domāta pusaudžiem, jeb sievietēm, kas ir vientuļas, teiksim, cietumā vai kaut kur citur, lai aizpildītu savu laiku, esamību ar sevi un Dievu. Pinot, mēs esam mierā. Mūsu nervu sistēma nomierinās, jo viss notiek ritmiski, vienmērīgi. Un parasti meistarklases ir par naudu, bet es jums sniedzu Dieva dzidro ūdeni, Dieva vārdu plus meistarklase. Un slava Dievam, ka jums ir šī iespēja baudīt visu vienā. Nu, lūk, un arī koks tūlītās būs arī pabeigts. Un tā kā es teicu, nākošā video gaidās pārsteigums. Pārsteigums, lielais pārsteigums. Jā. Nu, tā, šis koks ir nopīts līdz galam, un beigās mēs vienkārši sasienam ar parastu mezglu, un pēc tam mēs ar karsto līmi tos galiņus piekausēsim klāt. Ņemam karsto līmi un tos galiņus mēs piekarsējam klāt, lai viņi nekur mums neīrst. Ja? Nu, un lūk, bišķi līme noticēja, lieko notīram. Un koks mums ir gatavs tā. Brīnišķīgs, smuks. Gaidām pārsteigumu.